Labdien visiem! Prieks šeit būt. Un es zinu, jums ir šodien ļoti svarīga diena. Jūs tā saprotat, iegūt apliecinājumu par to, ka jūs esat nogājuši kādu ceļu. Tas vienmēr ir zīmīgi. Varbūt jūs visticamāk redzat mani pirmo reizi, tad, lai varbūt kaut kā ieskicētu par to, kas es esmu, es varu pateikt, ka es esmu savu autentiskā ceļa gājēju. Un ir kaut kāds iekšējais spīts, varbūt tas tāpēc, ka dzimis pie jūras Ventspilī, un tad tas jūras spīts, kas vienmēr liek dzīties uz priekšu pēc šī savējā, ir traisīgs manos uz tāds interesants ceļš. Bet es var tācu, lai kaut ko iedotu jums, parunātu ar jums. Un tas, ko es gribētu aicināt, jūs pirmos kārtām izdarīt. Mums nebūtu tikai jārunā, bet arī kaut kas jāuzraksta. Katram ir rakstāmais, ja es saprotu, jo ir tagad jāuzraksta savus vārdus. Vai mēs varētu sarunāt kaut kā tā, ka katrs dabūs savu rakstā? Varam. Jā. Tātad, tas, ko es jums aizstāšu, jūs noteikti zināt, kas ir asociācijas, vai ne? Tātad, būs ļoti vienkārši uzdevums. Būs jāuzraksta apmēram 11 vārdi. Var uzrakstīt bišķi vairāk, ja raisās domas, mēs rakstām vairāk. Pirmo vārdu es jums pasaku, un pārējos vārdus jūs asociatīvi, kādas asociācijas jums nāk, jūs vienkārši rakstat. Sarunāts? Ar to vārdu. Kā jums ērtāk uz leju, jo tas būs viss, kas būs jāuzraksta. Vismaz, ko es aicināšu uzrakstīt. Tev, kas ko gribēsies vēl, tad to pēc tam pierakstam. Ir skaidrs uzdevums. Viens vārds, vairāk. Tātad es pasaku vienu vārdu, un jums ir par šo vienu vārdu jāuzraksta vismaz 10 asociācijas. Un tad, ja rakstās vairāk 11, 12, 13 tā tālāk, mēs tevi neapstādinam, mēs turpinām. Vajadzētu 3 minūtēs iekļauties. Sarunāts? vienkārši ņem un rakstu. Vienkārši ņem un rakstu. Lai nav jādomā. Kas nāk, tas nāk. Nu, lūk, tad šis vārds, uz kuru uzrakstiet lūdzu vismaz 10 asociācijas, ir vārds cilvēks. Tālāk ir pierakstīts. Vai kāds būtu gatavs nolasīt, kas viņam ir uzrakstīts? Būtu? Ja? Lieliski. Super. Daram tā. Lasam pa vienam vārdam, kuram arī tāds vārds ir, tas paceļ roku. Sarunāts? Kuram viens no tiem vārdiem sakrīt, tad paceļ roku. Aiziet. Pirmais vārds? Tā, cilvēks, daba. Daba. Kuram vēl ir daba? Redzu vienu roku. Labi. Zaļums gaiss. Zaļums gaiss. Nevar izšķirties, kurš labāk. Kuram vēl ir kaut kas tāds? Nav. Labi. Svaigums. Labi. Kuram vēl ir svaigums? Nav. Elpa. Elpa. Kuram ir elpa? Arī nav. Labi. Labi, vēl 2. Atbalsts. Atbalsts. Aha. Harmonija. Kuram vēl ir harmonija? Aha. Veselība. Veselība. Ir. Līdzjūtība. Līdzjūtība. Ir. Nu, redz, man visu vairāk. Nu, redziet, cik skaisti. Lieliski. Un šis uzdevums man vispār ļoti patīk šādā veidā spēlēties ar vārdiem, jo tas atklāja tik daudz, bez jebkādu arī, nu, zinu, ka asociatīvās kārtas tiek izmantotas visādas tādas lietas, mēs varam paši ar savu apziņu saprast, kur tad mēs īsti saprotam ar vienu vārdu, jo mēs ļoti daudz izmantojam terminus, kur apakšā zem šī termina mums katram ir sava bilde tam visam. Un pats tas skaistākais ir tajā, ka nav viena pareizāka un otra nepareizāka šī bilde. Ka visas bildes, viņas ir skaistas, viņas ir īstas, viņas ir patiesas, tieši tāds, kāds viņas ir mums katram. Ja? Un šis ir tas vēl viens solīts tuvāk tam, lai izkāpt ārā no tādiem duālismu rāmjiem. Kur notiek šī vērtēšana, vai sakrīt, vai nesakrīt ar kaut kādu
vispār pieņem to vidējo aritmētisko patiesību, kur neeksistē. un lai no šī dualismu kāptu ārā, šis ir ļoti interesants ceļš izzināt pašam sevi un izzināt otru bez cīņas, bet arī interesi, kur mēs varam, šis ir interesanti, kā mēs varam sadarboties, vai šis ir pārāk interesanti, ka es laikā gribētu sadarboties ar kādu citu, bet tas nenozīmē, ka ir kaut kas jānomiecina vai jāuzsāk cīņa, ja, bet jāmeklē veidi, kā mēs varam sadarboties un visi līdzpastāvēt. Un es ticu, ka tieši tas ir tas pamošanās ceļš, patiesībā, ja mēs nonākam kaut kādos konfliktos. Es esmu konfliktu risināšanas praktika un treneri. Un šī konfliktu risināšana ir man pavērusi pilnīgi citu skatījumu vispār uz izaugsmi. Kā tādu, kur tu saproti, ka situācijas, kurās tu nokļūsti, kas tevi aizskar iekšēji, kas liek emocionēt. Tātad tu vari caur to situācijas izprašanu atgriezties savā līdzsvarā, savā harmonijā jau citā kvalitātē. Un kā es šo visu gribu sastaistīt kopā ar grāmatu, kāpēc? Tāpēc, ka šī grāmata, viņa nav tā, ka viņa būtu paredzēta ļoti daudz prāta. Viņā ir ļoti svarīgas zināšanas principi, bet viņu lasot, tu saproti, ka tu ieeji pilnīgi citā stāvoklī, pilnīgi citā savienojumā, ka tu kā pārāk no šī dualismu principu, ka tu sāc saprast, ka mēs visi esam tik dažādi un visi esam šeit vajadzīgi. Un mēs varam palaist par nākamā. Jā, viņš droši, mēs varam tā izdarīt. Vienīgais, ja jūs varat gan klausīties, gan skatīt. Rakstītājs nevajag. Rakstīt vairs nevajadzēs. Šis bija man... Es nezinu, kā viņiem Man bija svarīgi jums iedot šo te pieredzi par vienu svarīgu vārdu. Mēs visi esam cilvēki un runājam par cilvēkiem ļoti daudz, bet ieraudzīt, cik mēs patiesībā atšķirīgi domājam šajā terminā. Tas viss ir skaisti, tas viss nav pareizi, nepareizi. Visam ir, katram ir savu šī te pasauli, mēs ar viņu varam dalīt. Šito īstenībā ļoti praktiski izmantot, tā kad apnāk, piemēram, klients un viņš kaut ko runā un nevar īsti saprast, ko viņš tur stāst, par ko tur īsti ir runa, ja? Iedot viņam kaut kā šitā var uzrakst pats. Jā. Kas tad priekš tevis tas ir, ja? Precīzi. Tas ir jebkuras konflikta risināšanas pamatā. Solis numur 1 ir saprast sevi. Cik? Lai tas nebūtu, tad pirmais ir saprast sevi. Nu, lūk, un tad es, protams, meklējot atbildes arī mēģinot saprast sevi, kā jau praktizējot šo te visu mācību. Es saprotu, ka mēs ļoti daudz meklējam atbildes zvaigznēs un visādās mācībās, bet mani vilka pie zemes, un es sāku domāt par to, ka mēs esam dzimuši šajā zemē. Un katrā zemes pleķītī ir savs spīdēšanas leņķis, savi noteikumi, savi augi. Un tas viss ietekmē arī cilvēkus, tos, kas ir piedzimuši tieši šajā zemē. Jo šī zeme ir atļāvusi mums materializēties tieši šeit. Kāpēc? Un meklējot šīs te atbildes, nonāca pie Zeltīnas kavieres, kura reizi mēnesī kuru uguns, kurus sabrauc cilvēki un dziedam latviešu dziesmas. Un tas bija pāris gadus atpakaļ, un tad tur Ulris Zandbergs vadīja lekcijas par mūsu pasaules skatu, kas tad mēs īsti esam un kā tad mēs īsti raugāmies uz šo pasauli. Un šīs visas zināšanas ir iekodētas mūsu valodā. Un ar šo mūsu valodas lietojumu mēs viņus veram vaļā. Vai kāds ir saskāries ar datoriem, ar programmēšanu? Tā ir pilnīgi Es esmu man īsti programmētājs pirmais. Es esmu vismaz ar sakām, kas notiek ar programmētājiem. Es esmu mācījusies, es esmu matemātiķis, man ļoti patīk šāds lietas, un es esmu mācījusies programmēšanu. Un ir šīs dažādas valodas. Bija sākumā, kad bija parādījušies pirmie datori, tad tur bija tāds zils losis un kaut kādi burtiņi un varēja kalkulātoru uztaisīt. Bet ar to programmu nevar uztaisīt mājaslapas, kurus mēs nevaram sodīt.
Tā ir pilnīgi cita programmēšanas valoda. Un mums cilvēkiem ir apziņas. Uz veselību, pret saistības. Un mūsu apziņa, viņi tāpat tās programmējās tieši caur šo valodu, kuru mēs lietojam. Ja mēs sākam iedzināties tajos terminos, tāpēc atkal, ja vārds cilvēks, skatām tik daudz, ko citu nozīmē, un viss tā mūsu apziņas, viss tā cilvēka struktūra sāk funkcionēt pilnīgi savādāk. Ja mēs sākam izkopt savu valodu, mums ļoti daudz dzīvē mainās. Katrs vārds kā burvārds. Uzburt var. Un tad šī grāmata man tapa kā tāds šobrīd viens no tādiem atradumiem ļoti lieliem, jo tajā ir par mūsu valodu, tajā ir par mūsu redzējumu, no kurienes mēs nākam, no kā mēs sastāvam. Un arī paskaidros tādu grāmatu, ja jūs paskatīsiet, tur rakstīts ar lieliem burtiem, maziem burtiem. Viņa varbūt literāri, gramatiski ne īsti korekti uzrakstīta, bet tas ir tīši prāt, jo tas ieved šajā citā stāvoklī, izved mazliet ārā no prāta, jo mums ir ne tikai prāts. Un patiesībā savilksim vēl to kopā savādāk. 5 maņas, tauste, reize, mūža, dzirde, garša, fiksē šī brīža manifestēto stāvokli. Tas, kas reāli jau ir no kopējā lauka, manifestējies, ko mēs varam pataustīt, ko mēs varam izjust ķermenis. Savukārt, tad, kad mēs vēršamies pēc kaut kā, kas ir jaunrade, kas ir nevis to, kas jau ir radīts, kur mēs kā no viena Lego konstruktoru uzbūvējam kaut ko citu, ja tā ir tāda pārbūvēšana, tā ir tāda cita kompilācija, kas arī ir forši, kas var pamainīt šo te efektu. Kāpēc? Kad, ja mēs runājam tiešām par jaunradi, tad ir tas tā pieslēgšanās pilnīgi citam laukam, citai informācijai. To sauc par arī par atsimeklīgo domāšanu šajā grāmatā. Mums tas viss ir pieejams. Ļoti vienkārši, ja mēs vienkārši tam visam sākam ļauties, un tā arī tā kāpšana ārā no šīs dualismu rāmjiem, šito drīkst, šito nedrīkst. Bet ja mēs varam saprast, ka, labi, šitai šobrīd dzīve vajag, viss, kas ir manifestēts, ir vajadzīgs, ir labs. Varbūt nāk kaut kas vēl, par ko mēs vispār neko nezinām. Un, lai mēs spētu atvērties tajā, lai ienāk pilnīgā jaunatnē, mums ir ļoti svarīgi atteikties no vērtēšanas. Ļaut būt tas, kas mēs esam. Lai šo veicinātu, man liekas, minēju par to redzēšanu ar acīm ciet, ja? Man kaut kā tāda tevi es palaidu tālāk. Es tādā savā stāstījumā aiziet līdz tam, jā, kāpēc es daru to, ko es daru, un es vēl mācu bērniem redzēt ar acīm ciet. Tas tieši ir saistīts ar šīm maņām, jā, lai mēs sāktu pieslēgties līdz arī mūsu 6. maņai, un sāktu to lietot apzināti, nevis mazliet intuitīvā veidā, tur, kur mums kādreiz intuīcija, kādreiz kaut ko pačukstējusi, mēs viņai esam uzticējušies, bet tiešām apzināti tā, kā mēs lietojam rokas, kā mēs lietojam acis, ausis, mēs varam lietot šo te intuīciju. Un sākums tajā ir, es darbojos ar bērniem, kuriem vecumā līdz 12 gadiem, jo līdz 12 gadiem smadzenes ļoti priekš šo te saprot, viņiem nav šīs netālās konstrukcijas, kas viņu tā ierāmējuši, un viņi ļoti viegli piekļūst tai spējai redzēt ar acīm ciet. Mēs viņam uzvelkam tāds trīlis, kurim parodam garantē gaismas necaurlaidību. Un tas cilvēks, viņš sāk uztvert informāciju citādā veidā. Pa lielam tas ir saistīts ar labos maziņas uztveru patiesībā, jo mēs aktīvi spriedot izmantojam kreiso, un tad izmantojot arī šo te labo, mēs varam savienot kopā pilnīgi pāriet citādā domāšanas veidā, kas attiecīgi raisa mums pilnīgi citu realitāti, kurā mēs esam. Nu, lūk, tad šī spēja ir pieejama katram, redzēt ar acīm ciet vienkārši pieaugušam cilvēkam, to izdarīt ir daudz sarežģītāk. Vajag līdzsvarot labo un kreiso smadzeņu puslodi un mētiecīgi meklēt šo savu spēju.
Tad es jums varu parādīt vismaz vienu uzdevumu, kas līdzsvaro labu un kreiso smadzeņu puslodi. Un, piemēram, ja jūs kaut kādā brīdī jūtat strupceļu tajā kaut kādā situācijā, kur vajag atrisināt kādu problēmu, jo tas ir tas Lego spainīts, kurš ir, jā, un tad viņi pārliek kaut kā savādāk, liekas, nu īsti nav, ka ir vajadzīgs kaut kas pilnīgi jauns. Jūs meklējat kaut ko pilnīgi jaunu. Jūs varat mierīgi mēģināt harmonizēt savu labo smadzeņu puslodi. Jūs varat aiztaisīt labo nāsu un elpot, piemēram, ar kreiso. Viņš vairāk, tad, tas ir viens veids, tātad viņš vairāk ieslēgs šo te labo smadzeņu puslodi, bet īstenībā vienkārši arī vērojot savus sajūtas. Es ticu, ka patiesībā darbojoties dziedniecībā, kā reizi jums šī te labā smadzeņu puslodi tiek aktivizēta šādā veidā, jo jūs piekļūstat tā informācija ir ļoti intuitīva. Un es tāpēc arī ticu, ka bijusi tāds veids arī atklāt redzēt ar acīm ciet, jums būtu daudz vienkāršāk, jo jau ir ikdienā tiek lietot šī intuitīvā redze. Tad vēl viens veids ir uztaisīt šitā. Un mēs varam vienkārši paklopēt sev šitā pēc leciņus. Un izrādās, ka smadzenēs dara interesants impulsus. Ja mēs sev pavērtojam. Lieliski. Un tagad mēs varam sevi pārbaudīt. Pēc tā pārbaudīt pirms uz pēc, bet mēs varam aiztaisīt ciet acis, attaisīt rokas plati, un tā kā ar lāzeri mums pirksti ir jāsavieno kopā. Vien man izdarāt. Aizver, kur ir? Kurš var? Man garāmās, bišķi. Bišķi, bet garām. Ir. Šitā mēģināt sevi. Šitā veidā mēs varam sevi līdzsvarot šo te labo un kreiso smadzeņu puslodi. Nu, lūk. Jā, šajā pusē vienkārši ir jāļūt. Aha. Tu redz? Tā kā šodien te sākās tas jau sajušana. Nu, lūk, tā kā šo droši lietojiet. Un tas, uz ko es jūs varētu aicināt, ir viens noteikti, ja jums ir vēlme iegādāties grāmatu, jūs to droši varat izdarīt, man ir mazliet grāmatas līdz. Cik maksā? Līdz cena ir 50 eiro. Tas ir kilograms 700 ar zināšanām, kuras ļoti interesanti. Mēs arī runājam ar Agri Banaņu, viņam arī šī grāmata. Viņš ir lasījuši pilnīgi jūt, viņš saka, jā, nu, tu ieies pilnīgi citā stāvoklī. Es saku, jā, tu nevari izstāstīt, kamēr tas cilvēks nav sāc lasīt to grāmatu, tad ļoti grūti izstāstīt, bet tā nav, nu, tad pārstāstām, jo tā grāmata skan ļoti Nē, man ir tā, ka es varu izlasīt 2-3 lapus. Tā man aizpār. Un tad aizpār, jā, es arī tur blocīju lapus, uz kaut ko pierakstu, tā, lai ir kaut kāds vismaz atziņas un uz kurien man tas vēd, un ir tā interesanti, jā, es arī ļoti par bišķi. Ļoti par mazām dozām lasu. Nu tālūk. Otrs, uz ko es jums varētu aicināt, ir, ja jums ir bērni, mazbērni, šis te vecums 6, 7 līdz 12, tad droši man uzrakstiet. Viens ir tas, ka mēs varam iemācīt bērniem redzēt ar acīm. Jā, es varu pievienot jūs grupiņai, un mēs kaut kad drīzumā uztaisīsim kaut kādu dienu, kur mēs varētu visi satikties kādā parkā un šo te atkal sarīkot, jo man ir arī cilvēks, kurš man šajā ir ievedis, viņš ir atkal šobrīd Latvijā, un tad mēs varam atkal uztaisīt kopā kādu jauku pasākumu par šo. Un tā kā man pašai 2 bērni, vienu jūs redzējāt, tas ir mans puika, 7. Man ir arī meita, kurai ir 18. Kā es visiem stāstu, man meita ir tik tālu man izskolojusi, ka es savu dēlu vienkārši nespēju aizvest uz pašu skolu. Es vienkārši to nevaru izdarīt. Tāpēc es meklēju veidu un risinājumus, kādā veidā šādiem cilvēkiem, kuri gribētu mācīties un apgūt citas prasmes un dzīvākā veidā apvienoties kopmācīšanās telpā,
jo bērni vislabāk mācās viens no otra. Mēs kā pieaugušie varam mācīties no viņiem, ko tad viņi īsti mums grib šeit parādīt, un tad mēs viņam varam kļūt par lielisku atbalstu, nevis uzbūvēt sienas starp vecākiem un bērniem, kas bieži gadās dēļ šīm metodas uzbāšanām un bērnu pretestību, kā reizi mēs varam veidot savstarpēji atbalstošu vidi, kur mēs katrs varam dalīties un būt tas, kas mēs esam. Jā, tev kaut kāds juridiskais jumts arī uzradies ir, ja? Nu, tas juridiskais aspekts ir tāds, ka, Latvijā tev ir obligāti jāskolo bērns, jā, citādi tūkuši bērni tiesklāt. Nu, tad ir, manā skatījumā, es redzu šobrīd 3 varianti. Viens variants ir mājskološana. Mājskološana nozīmē, ka, jebkurā gadījumā tev ir šis te valsts uzliktais kurikulums, tad sistēmas programma, kas tev ir jāieliek iekšā tajā bērnā. Vienkārši tu izvēlies savam bērnam atbilstošākus veidus. Es varu ieteikt, piemēram, Glūdas skola ir ļoti labs risinājums, ja jūs izvēlaties mājskološanu, jo viņiem ir tās labs pieejams. Ja? Man ir dažādi cilvēki apkārt bijuši ar šo te mājskološanu, kur ir izdegušas mammas, jo skolas ļoti prasa, kad tev ir kā mammai, tad jānodrošina viss, lai tavs bērns zina visu programmu. Un uz kontroldarbiem tam bērnam ir jānāk, viņu jāraksta skolā klātienē. Bet atšķirības starp to Glūdas skolu ir tāda, ka viņi ir licencēti sniegt šo izglītības programmu, un viņi aicina bērnus veidot savu portfolio. Respektīvi, bērns atnāk pēc tā mēneša, vai cik viņš ir vai reiz pāris mēnešos, un prezentē. Un tad viņi tur stāstīja, ka puika ir uztaisījis kuģi. Un tad viņš stāsta no kāda materiāla, kur viņš viņu ir dabūjis, cik ilgi viņš ir taisījis, kā viņš viņu ir mērījis. Un viss, un tur ir iekšā atzīts dabas zinībā, matemātikā, ētikā, vai kurš tur vajag, saliekam, visu forši. Nu, tad, ka tāds risinājums ir viens. Otrs risinājums ir, protams, šī te online skola, kur bērns vienkārši reiz dienā vai pāris reizes nedēļā ieiet un aizpild vajadzīgos uzdevumus izpilda. Un tā kā sistēma viss ir kārtībā, visu un pārējā laikā dzīvo savu dzīvi. Mēs izvēlamies 3. variantu, kas ir, mēs reģistrējamies tādā ārzemju skolā homelifeacademy.com. Šī ārzemju skola, viņa ir tā kā tāds viduspunkts, no iespējas varbūt arī plāns lēdus, te šā laikā es zinu, ka Latvijā ir ap 150 ģimenēm, kuras ir reģistrējušās tur. Un šo te iestādi, šo te Home Life Academy, pat mūsu uzdevuma.lv, tajā atlasē var viņu atlasīt, lai tur tiktu iekšā, piemēram, ja ir tāda vajadzība. Bet viņi paredz unschooling modeli. Unschooling modelis vai neskološanas modelis vai atskološanas modelis, kā viņi tur mēdz tulkot dažādi, ir par to, ka bērns pats vada savu mācīšanās procesu, savas intereses svarīgas. Piemēram, es mēģināju savam dēlam iemācīt lasīt, tad, kad mazliet. Tur ir pretestība, tur ir, sākās konflikts, saprotu, nebūs. Nebūs. Es pārēju maliņā, viss, mēs šo tēmu tad neaiztiekam, negrib. Un kaut kādā brīdī viņam pašam paliek interesanti, viņš grib, un es godīgi sakot, es nezinu, kur un kā viņš iemācījās lasīt, bet pēkšņi viņš māk lasīt. Tā. Tā kā, neuzspiežot, bet skaidrs, ka, un saprotot, ka patiesībā bērnam iemācīties lasīt ir ok līdz 12 gadiem. Tas nav obligāti jāizdara pirms skolas, jā, un respektīvi mēs ejam kaut kādos savos ritmos, un tad tajā skolā tur drīkst sadarbībā ar vecākiem. Vecāks tur ir pa laikam aizsūt informāciju, kurš tās bērns prot, un tad izējot no tā. Un tad pārējā laikā mēs aicinām, ka kādu bērns nāk kopā variņā, un tad mēs varam, jo bērniem gribās būt kopā, viņiem patiesībā pats svarīgākais, ko viņiem ir dot, ir brīvais laiks šobrīd. Ka viņi savā starpā, viņi meklē, atrod, kas ir tieši viņu, un tad taisīt tādas sarunas ar viņiem, kur viņi var izstāstīt, un lai viņi paši labāk saprot, kas tad viņiem patīk, kas viņiem ir interesants, kas viņiem ir svarīgs. Tāds būs laikam tas mans vēstījums un aicinājums par atvērt savu sirdi, dažādībai, raudzīties uz katru ar šo te dzīvu interesi, jo tu nekad nezini, par ko cilvēks runā, pat tad, ja mēs lietojam viens un tos pašus vārdus, kā mums bija šajā piemērā cilvēks,
jautāt, ko tev īsti tas nozīmē un kas tev īsti ir svarīgs. Ja tādā veidā mēs būvēsim saiknes, veidosim tiltus, nevis būvēsim sienas, robežas un sprīdīsim, kurš labāks, kurš nē. Mēs visi esam lieliski. Es jūs apsveicu ar šo dienu, jo šī diena ir skaisti notikumi pilna. Sāksim, Alberts sēž, viņš saka, es arī gribu iziet caur šiem vārtiņiem. Bērni jūt, un ejam mēs arī uz arvien jaunām tuvāk sev, un sadarbībā vienam ar otru, ar izpratni par to, ka mēs esam viens vesels, vienots organisms, un tāpat kā mēs attiecamies katru savu organismu daļu, tā mēs varam attiekties viens pret otru. Paldies! Paldies!